Labi, tad es ņemšu šo. Būt kāds maisošs. Viņam nāk komatā soma. Es tev iedošu arī dāvinājumu. Paldies. Iesaņot. Šo vidējo toni sauc par dingu. Šie abi ir uzskaņot vienādi. Tas sanāk mazāks pēc izmēra fiziski, un viņiem ir vairāk nots arī apakšā ieraksti. Šitam nav apakšā nots, bet virsū viņiem ir vienādi daudz. Tad ir tie divi vienkāršākie sākumā spēlēšanas veidi. Spēlēt tā kā ar uzsitienu, kad tu uzsit un atrāvi. Un atrāviens ir svarīgāks par uzsitienu. Tā kā, jā, perfekt. Tev ļoti labi sanāk. Vieglāk spēlēt sākt tajā laukumā, te pa vidu tā kā. Ka nevis tieši tur vidiņā, bet tur ar lejas daļu. Jā, uzsitiens atrāviens tāpat kā šeit. Tā kā ideāli, ja tās rokas ir tā kā atbrīvotas, ka sākumā nav tik viegli, bet ja tu pie tā piedomās, tev ātrāk izdosies to sasniegt to atslābumu. Un tad otrs, tas populārākais uzsitiens ir ar šīm vietām, kad tā kā sit te, ka tā kā leņķīši stūrīši un cita kā pļaukumos. Jā, tad ar izstiept roku sākt ir vieglāk. Un te atkal tu var spēlēt te zemāk, tā kā vai augstāk, jo te apakšā ir pamatonis, te ir oktāva. Ja es spēlēju pa apakšām, mainās ļoti tā skaņa. Jā, pamēģi plakanāk tā kā roku, redz viņu nāk, it kā viņi tur guļ virsū, un tad ar pirkstiem tu uzsit. Ja skaļāk uzsit, tad viņš kā skan. Ar īkšķi arī var. Un tad ejam uz priekšu. Tu vari pamēģināt uz lielā, ko tev ir ērtāk tikai spēlēt. Jā, un pamēģināt mazliet stiprāk. Jā, super. Kuru tev labāk ērtāk? Man šitā patīk.